Mans pamatfunkcijas ir turēt to komunikāciju, lai treneru korpusu būtu informēts, kā viņiem iet. Un tāpat laikā izrunāt visas šīs detaļas, kad pēc vienās iespējas viņi pievienojas izlasē, lai viņi ir gatavi uzreiz braukt palīgā, jo nav tur tas laiks tik daudz, īpaši turnīra laikā, lai mēs gaidītu vai risinātu vēl kaut kāds jautājums, tur uzreiz jābrauc, jābrauc ir uzreiz. Un vakar arī, vakar spēlēja Floridas Panthers, sabīto spēli, es paliku augšā, speciāli gaidīju, skatījos spēli, bija jau atradis labākās opcijas, lai Uvs varētu uz Austrijas spēli ielidot, paspēt 9 no rīta. Klubu neesmu runājis, es esmu runājis tikai vienīgi ar Uvi, Uvs tāpat vakar nespēlēja. Es esmu sakārtojis no otras puses jau ar mūsu avio cilvēkiem, kas kārto biļetes jau variants. Un pa lielam tad es uzreiz pēc tam zvanītu ģenerālmenedžerim Zito, Floridas Panthers, un tad centos sarunāt, lai nebūtu nekāda exit meeting, lai viņš reiz varētu lidot uz Stokholmu un spēlēt pret Austriju. Latvijas hokeja izlases ģenerālmenedžeris Rudolfs Kalvītis, veicot pārunas ar Bostonas Bruins, saorganizēja to, ka izlasē vēl nebeidzoties AHL sezonai pievienojās Dāns Ločmelis. Uzreiz pēc sezonas komanda pastiprināja Rodrigo Abols. Izlases menedžments visu sakārto tā, lai spēlētāji domātu tikai par hokeju, bet tajā pašā laikā spētu izveidināt galvu. Mēs esam iekārtojuši viņiem visādas vērtības, viņiem ir pingpongs, novus, Xbox, viņi var spēlēt brīvā laikā, lai pavadītu laiku kopā. Ja? Jo tas arī ir ļoti svarīgi, ko viņi dara ārpus halas, ko viņi dara, kad nav spēle, kā viņi atslēgās no hokeja. Jo nevar visā domāt par spēli, to vajag arī no smadzenes atslēgt. Tad, protams, ka viņi iet paši pastaigā pilsētu, izpēt Stokholmu, ja redzam šodien tik skaists laiks, var pa parku pastaigāt, ja, pa kādu uz kafejnīcu, aiziet kafiju iedzert. Ja? Tāpēc viņiem arī ir savs laiks, daudziem ir ģimenes arī atbraukuši skatīties, viņi satiek arī savas ģimenes. Turnīra pirmajās 6 spēlēs Latvijai 3 uzvaras un 3 zaudējumi. 9 punkti dod 4. vietu tabulā. Otrdien izšķirošajā spēlē pret Austriju Latvijai jāizcīna vismaz 1 punkts, lai iekļūtu ceturtdaļfinālā. Es domāju, ka šobrīd viss iet pēc plāna. Ir patīkami uzvarēt, bet nekas jau vēl nav sasniegts. Ir jābeidz darbs. Ir jābeidz šis darbs, ir jāuzvar Austrija. Ir jāuzvar Austrija, vienalga kādā veidā viņi ir jāuzvar. Jā. Skaidrs, ka var runāt par to, ka pietiek ar 1 punktu, bet es to nekad nevaru skatīties tā. Ir jāiet pēc uzvaras, ir jārāda savs labākais hokejs, un kas mani priecē šajā turnīrā, ka mēs ar katru spēli ceļam savu līmeni. Mēs spēlējam labāk. Bija spēles, kas man briesmīgi nepatika. Tad pirmā ar Franciju un arī ar Sloveniju. Un, labi, ap 2 lielie vaļi arī mums nebija ēdami, jā. Bet ar Somiju un it sevišķi 5-1 ar Sloveniju, tā jau bija konfekte. Es jau Traumakam teicu, ka pēc viņa piespēles es nokritu uz pakaļ. Tagad visu izšķir Austrijas spēlē, un ja mēs tiekam ceturtdaļfinālā, mēs esam droši vien pat virs sava līmeņa, ņemot vērā to, ka mēs neesam tomēr tā komanda, kas gadu no gada spēlē ceturtdaļfinālā, bet jā, tad atkal viss sākās no jauna un ceturtdaļfināls. Agrāk man likās naivi ticēt brīnumiem, bet kopš 2023. gada man šķiet visi Latvijā tic brīnumiem. Latvija un Austrija ir unikālas. Šīs ir abas vienīgās komandas, kuras pasaules čempionātā nav guvušas vārtus spēlējot vairākumā. Latvijai bijuši 12 piegājieni, Austrijai 13. Es skatos pozitīvos, ka ļoti labi, ka mūsu spēlētāji var nospēlēt tik disciplinēti un ir ļoti labs mazākums. Pirmkārt, tas ir pozitīvi, un tas, ka mēs varam gūt vārdus 5-5, kas nemaz nav vienkārši. Tāpēc skatīsimies tā, un es nav nekāda šaubu, ka vairākums arī mums aizies. Pasaules čempionātā pērn 7 spēles un tagad 6 spēles kopā 13 mači. Mums ir 1 gols vairākumā. Tas nav labi, lai neteiktu vairāk, un arī jāskatās tādā kontekstā, ka mēs pēdējās pārbaudas spēlēs, pēdējā pusstundā, ko mēs spēlējam skaitliskajā vairākumā, mēs neiemetam nevienas vārtus. Pirms turnīra un turnīra laikā arī treneri arī to pašu uzsver. Mēs esam komanda, kuras sniegums nevienādos sastāvos izšķirs to, kur mēs būsim, kuru vietu mēs iegūsim vai kurā vietā mēs paliksim. Pagaidām mazākums mums izskatās labi, vairākums pretējā spektra galā. Austrija labi spēlēja pret Somiju un Zviedriju, bet tajās spēlēs piedzīvoja zaudējumus. Austrieši gan spējuši pieveikt Slovākiju, Sloveniju un Franciju. 2 uzvaras gūtas pēcspēles metienos. Austrieši ir kļuvuši ievērojami spēcīgāki, prot spēlēt hokeju, un es būtu apmierināts rīt ar zaudējumu papildu laikā. Austrija, man šķiet, viņiem ir ļoti labi jaunā maiņa. Viņiem ir tas pats Rorers, kurš bija Balcera komandas biedrs Cīrihē, un arī spēlētājs 20 gados, kurš Šveices čempionē jau spēlē vadošu lomu. Viņiem bija Baumgartners arī ļoti laba sezona Šveicē, un es domāju, ka viņi arī kaut kādā brīdī droši vien dosies pāri okeānam. Tāpat arī
Atbrauc no NHL Marko Kaspers, kurš tepat Zviedrijā arī agrāk spēlēja. Austriešu hokejs, Austrijas hokeja līga. Nu, tur spēlē pietiekami normālas komandas. Viņiem maksā arī pietiekami labas algas. Ja? Nu, kāpēc, lai viņi nespēlētu? Ja? Ar ko tu būsi apmierināts? Mēs tiktos pēc nedēļas. Vēl vienreiz. Nekad jau nevar būt apmierināts, vienmēr var labāk. Tāpēc es būšu apmierināts to, ka mūsu džeki būs izdarījuši visu maksimumu, ko viņi varēs. Un es ticu, ka mēs pabeigsim šos pareizās nots un vienkārši ir jānofinišēs šis turnīrs ar uzvaru. Ar to es būšu apmierināts. Pabeigt turnīru ar uzvaru. Man šķiet, ja pirms turnīra tiek uzlikts mērķis ceturtdaļfināls, tad ar ceturtdaļfinālu jau ir pamats būt apmierinātiem. Nekādos loģikas rāmjos mēs neiekļaujamies. Un labi, ka tā. Nu, tāpēc mēs aicinām treneri no Šveices, un es gribētu teikt, šeit arī viņu uzslavēt, jo labi, mēs tad savā starpā parunājām, nu nevajadzēja tur to likt, bet Vītoliņš principā visu turnīru gaitā spēlētājs pamiksē, un es teikšu, ka varbūt, kad ir Slovākijas spēlē tik atrasts labākais modelis, varbūt kaut kur aizsargu pārvalas vēl ir problēmas kaut kādas, ja, bet man nav ko piesieties Vītoliņa darbam, diemžēl.